To, ka grāmata latvietim vienmēr ir bijusi liela vērtība, apliecina kāds vēsturisks fakts. Kad 1684. gadā Latvijā tika izdota pirmā bībele latviešu valodā, vairāk nekā pusi tās tirāžas iegādājās tieši zemnieki. Turklāt tajā laikā par grāmatas cenu varēja nopirkt vienu brangu govi. Jelgavas tipogrāfija ir viens no senākajiem Latvijas uzņēmumiem. Tās pirmsākumi meklējama pirms 240 gadiem, kad Kurzemes hercoga vajadzībām paredzētā grāmatas piestuve lēnām, bet pārliecinoši sāka attīstīties kā tipogrāfija. Šobrīd tā jau var lepoties ne tikai ar panākumiem pašmājās, bet arī citās tuvākās un tālākās zemēs. Poligrāfijas nozara ir viena no tām, kas ir eksportspējīga nozara, un arī mūsu produkcija, apmēram 30% no mūsu produkcijas tiek eksportēta. Tās pārsvarā ir grāmatas un grāmatu, teiksim, kvalitāte, un tiek atzīta gan Rietuma Eiropā, gan Skandināvijas valstīs, un tur ir jau saņemts dažādi apbalvojumi. Latvijā ražotām grāmatām, tā kā kopā ar mūsu kolēģiem, kas arī ir iesaistīti no citām tipogrāfijām grāmatu ražošanā, mēs varam lepoties ar to, ko dara Latvija, un tā skaitā Jelgavas tipogrāfija. Jelgavas tipogrāfija īpaši specializējas dienas grāmatu, reklāmas materiālu un grāmatu ražošanā. Izrādās uzņēmums gadā spēj saražot pat 3 līdz 4 miljonus grāmatu. Lai grāmata taptu, vispirms vajadzīgs papīrs. Tas tiek iepirkts no lielākajiem vairumtirgotājiem Eiropā. Tā kā papīrs ir dzīves materiāls. Visā ražotnē ir izvietoti īpaši gaisa mitrinātāji, kas nodrošina, lai tas nesarautos, neizstieptos un būtu kvalitatīvs no pārstrādes sākuma līdz pat gala produktam. Tipogrāfijas dizaineri izstrādā produkta vizuālo noformējumu un izplāno, kā to izvietot uz loksnes. Uzņēmums ir ļoti daudz strādājis pie tā, lai iegūtu krāsas, kas praktiski nemaz neatšķiras no dabā esošajām. Tas ir ļoti grūts uzdevums, jo nodrukāt visu plašo krāsu spektru ir gaužām sarežģīti. Turklāt vēlamais efekts visbiežāk jāpanāk vien ar 4 krāsām. Gatavās drukas plates ievieto iekārtā un drukāšana var sākties. Viena drukas iekārta stundā spēja apstrādāt ap 13 000 lokšņu. Krāsas uz papīra tiek klātas ļoti plānā kārtiņā un ar lielu ātrumu, lai loksnes nesaliptu un krāsas neizsmērētos. Krāsu padeve jānoregulē ar milzu precizitāti. Uzņēmuma rīcībā esošās iekārtas varētu salīdzināt ar Rolls-Royce spēkratiem auto pasaulē. Tik kvalitatīvas tās ir. Kad loksnes apdrukātas, tās atkarībā no gala produkta tiek atbilstoši salocītas. Pavisam pastāv aptuveni 80 dažādu locīšanas veidu. Pēc tam loksnes tiek sanestas. Tā sauc procesu, kad lapas saliek vajadzīgajā secībā. Tālāk tiek pielīmēta priekšlapa un pēclapa, tad burtnīcas tiek sašūtas vienotā blokā, kas jau līdzinās grāmatai. Grāmatas šūšana tiek veikta ar diegiem, gluži kā ar šujmašīnu. Jelgavas tipogrāfijā tiek izgatavoti arī neaizstājamie ikdienas palīgi – dienas grāmatas jeb plānotāji. Tie top tieši tāpat kā grāmatas, tikai pirms sanešanas uz īpašas iekārtas tiem stūrīšos izspiež mazus caurumiņus, ko ērti noplēst, pāršķirot jaunu datumu. Ja grāmatai paredzēti mīkstie vāki, tā uzreiz pēc sanešanas nonāk speciālā iekārtā, lai tiktu salīmēta. Vēl tikai jāapgriež malas un grāmata gatava doties pie sava pasūtītāja. Citādāk ir ar tā dēvētajiem cietajiem vākiem. Tiem visbiežāk tiek izmantots apdrukāts papīrs, kuru pēc tam laminē. Pārklāj ar plēvi, kas pasargā grāmatu no ārējiem nelabvēlīgiem apstākļiem un pirkstu nospiedumiem. Vākus var apstrādāt arī ar laku, kas sacietē ultravioleto staru gaismā. Ar glancētu vai matētu plēvi nolaminētām loksnēm atsevišķās vietās uzklāja laku, tādējādi panākot efektu, ka konkrētas vāka daļas izceļas. Savukārt, lai panāktu jaukos zeltītos un sudrabainos uzrakstus uz grāmatām, vāki tiek gatavoti no īpašiem materiāliem, ko iespējams apstrādāt ar foliju. Kad gatavi grāmatu bloki un vāki, viss tiek savietots milzīgā iekārtā, kura secīgi veic visas nepieciešamās darbības, lai uz līnijas gala rezultātā parādītos grāmata, kādu to saņemam mēs, pircēji. Jelgavas tipogrāfija lepojas, ka tās produkcijai ir FSC starptautiskais saudzīgas mežsaimniecības certifikāts, kas nozīmē, tā ir videi draudzīga. Papīrs grāmatām ar FSC zīmi ir iegūts no meža, kurā tiek saglabātas vides dabiskās funkcijas, tā skaitā ezeru, upju un purvu kvalitāte, kā arī bioloģiskie resursi. Tad, ja jūs vēlaties nopirkt FSC certificētu grāmatu, tad atveriet viņu un paskatieties, tad šīm grāmatām iekšā ir šī draudzīgās mežsaimniecības zīme, un pēc šīs var noteikt, ka grāmata ir izgatavota uz FSC certificēta papīra.
Poligrāfijas nozare ir viena no tām, kur bez pieredzes nav iespējams veiksmīgi attīstīt biznesu. Poligrāfijas nozarē ir ārkārtīgi zināšanu ietilpīga nozara, un, protams, ka mūsu cilvēki ir daudzus gadus strādājuši jau šajā uzņēmumā, un mēs varam lepoties ar to, ko mēs esam kopīgi kā komanda sasnieguši. Un mūsu jau pēdējie sasniegumi ir tādi, ka mēs jau spējam arī paši izgudrot un radīt jaunus produktus. Tas viss ir balstīts uz milzīgu pieredzi, kas ir uzkrāta šo gadu garumā. Ja paša Jelgavas tipogrāfijas vēsture sniedzās tikai 12 gadus atpakaļ, tad pie mums strādā darbinieki, kas ir bijuši saistīti Jelgavā ar poligrāfijas nozari pat 40 gadus. Un tā ir milzīga pieredze, un bez tās nekādi nevar iztikt poligrāfijas ražošanā.